izslēgt visiem savus mikrofonus un būtu arī vēlams izslēgt kameras, ja, lai mums, tā kā šai platformai, kurā mēs, tā kā sarunājamies, būtu attiecīgi veiktspēja. Jā, došu vārdu vispirms bijis attīstības nodaļas vadītājiem Iļam Zapoļskim teikt pāris ievadvārdus, un tad jau arī pati prezentācija par jauno datu apmaiņas saskārni. Paldies, Iļa! Paldies, Lina! Labdīt visiem! Es gribu teikt nelielu uzrunu, pāris ievadvārdus par to, kādu mērķim ir izstrādāts šī konsultāta. Ņemot vērā, kā iepriekš mums bija, iepriekšējā pasākumā, apmācību pasākumā, mums bija daudz jautājumu tieši par to, kam tā ir domāta un vispār kāda no tās saskārnes ir jēga. Tā ir datu apmaiņa starp komersantu informācijas sistēmām un visu. Un tā ir pārsvara domāta lieliem uzņēmumiem, kuriem ir savas informācijas sistēmas un kuri grib ar laiku pāriet un strādāt tikai un vienīgi savas informācijas sistēmas. Pēc būtības viss tā datu apmaiņa dublē to pašu funkcionalitāti, kura jau šobrīd ir pieejama visā. Un, protams, datu apmaiņas saskārnē, lai pieslēgtos tai, ir nepieciešami tai skaitā izstrādes darbi no tā kā privātas informācijas sistēmas puses. Respektīvi, tā tehniska dokumentācija, kura jau šobrīd ir pieejama, ja, pēc pieprasījuma var tikt nodota komersantiem, un tad komersanti secīgi var to nodot izstrādātājiem, kā rezultātā izstrādātājs varētu veikt nepieciešams darbus, programmēšanas darbus, lai pieslēgtos pie visa un izmantot jaunu izveidotu servisu. No manas puses tad būtu viss. Vēlreiz gribu atgādināt Lienas lūgumu izslēgt kameras un mikrofonus, un tad dodu vārdu izstrādātāju pārstāvim. Uldi, lūdzu. Labrīt. Vēlreiz. Tā. Vai visi redz manu tā kā prezentāciju, webināru? Jā, mēs redzam. Jā, paldies. Tad vēlreiz trešo reizi aicinājums izslēgt kameras, tāpēc, ka uz mani joprojām, laikam pašiem to nezinot, vērās vairākas sejas. Tā kā lūdzu izslēdzam kameras, tiešām ietekmē mūsu ātrdarbību. Tā, labi. Tad sāksim darbu. Tātad, par ko šodien mums webinārs būs, Ilja jau pāris teikumos izstāstīja, un patiesībā es arī tos viņa pāris teikumus mēģināšu bišķiņ tā kā plašākā stāstījumā izklāstīt. Tātad saturs un plāns, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, mans stāstījums varētu būt aptuveni pusstundu, un pēc tam ir laiks jautājumiem un atbildēm, bet tātad par ko es stāstīšu? Stāstījums būs teorētiskais un nedaudz arī jau praktiska puse, tīri no manas puses būs neliels tā kā ievads, kā piekļūt saskarnē tiem, kas gribētu to sev implementēt savās sistēmās, bet sāksim mēs tad ar teorētisko daļu, kas tā saskarne BIS portālam vispār ir, kas tas pa zvēru ir un nedaudz tehniska informācija, kāda ir realizācijas pamata principi, kā arī pastāstīšu, kādu funkcionalitāti mēs esam tā kā pārnesuši uz šo te, nevis pārnesuši, bet iestrādājuši saskarnē, respektīvi kādu BIS portāla funkcionalitāti tā var aizstāt, ja rodas tāda vēlme no
organizācijas vai privāta personas puses, kas kurā gadījumā. Bet tātad tas būs teorētiskā daļa, tad būs tātad saskaņas lietotāja iegūšana, izstāstīšu šo te lietotāja iegūšanas procesu pa soļiem, kā tātad notiek šī klienta piereģistrēšana un pēc tam lietojuma reģistrācija. Tad sāksim ar teorētisko daļu. Vēlreiz aicinājums tiem, kas pieslēdzās vēlāk, lūdzu izslēdziet savus kameras un arī mikrofonus, lai mūsu šī webināra kvalitāte neciestu no vairākiem video pārraidītājiem vienlaicīgi. Tā. Tad sāksim tātad ar kā tad šobrīd jūs strādājat ar BIS-u, jeb kā šobrīd būvniecībā iesaistītie tātad strādā ar BIS-u. Kā redzat, es esmu BIS portālu izcēlis atsevišķā virsotnē, tātad un ir kaut kādas jūsu pašu sistēmas, dokumentu pārvaldības sistēmas vai, nezinu, būvdarbu žurnāls, kur jūs pildat jūsu sistēmas līdz šim izmantotās, vai arī kur projektēšana, projektā apkopošana notiek, tātad jūsu trešās puses sistēmas, kas kurā gadījumā tiek izmantotas. Pārsvarā jau laikam runa ir par lielajiem komersantiem, projektētājiem, būvniekiem un atbilstoši viss šis darbs, ko jūs veicat savā sistēmās, viņš kaut kādā mērā ir jādublē, kad jūs pildat e-pakalpojums, jeb iesniegumus BIS portālā, ieceres, kad jūs pildat projektu komplektējat, kad jūs atbilstoši, kad jūs žurnālu jau vēlāk būvdarbu gaitā pildāt, tas viss tā kā ir dublēšanas problēma eksistē, un tas ir apzināts. Līdz ar to ir izstrādāta šī saskarne, lai ko tas mums dotu. Tas mums dotu iespēju jūsu pusē, tātad būvniecībā iesaistīto personu pusē, strādāt savās sistēmās un caur šo izstrādāto BIS portālu saskarni nodrošināt datu apmaiņu ar BIS portālu un tādā veidā tātad izslēgt šo atsevišķo pieslēgšanos portālam, lai veidotu ierakstus žurnālā, lai projektu tur komplektētu vai arī, lai ieceres iesniegumā datus pildītu. Tas tātad ir šis galvenais BIS saskarnes ieviešanas bonus plus, kur jūs iegūtu, ja tātad veiktu šo API integrēšanu savās sistēmās. Nākamais tātad ir tad nedaudz tehniskās informācijas, kā tad saskarne ir realizēta. Mēs esam realizējuši to ar REST, tātad šīm tīmekļa pakalpēm. Viņas mums ir šobrīd vairāk par 300 izsaukumiem dažādiem. Tās ir izveidotas tātad pēc JSON API standarta. Savukārt šī te lietotāja pieprasīšana, saskarnes lietotāja pieprasīšana arī ir iznesta ārpus kaut kāda administratīvā procesa, lai nebūtu jāiesaista vairs BVKB personāls vai mūsu puses, mūsu izstrādātāji personāls, un attiecīgi šis ir realizēts atbilstoši Open Authorization, jeb OAuth 2.0 standartam, kas tātad arī, par kur es vēlāk stāstīšu, kas tātad ir realizēta pieeja, ka jūs patstāvīgi varat šos klientus veidot un pieprasīt, neiesaistot biroju un biroja administratīvo resursu, pieprasot veidot lietotājus un paroles saņemot un tam līdzīgi. Tas viss notiek arī caur saskarni, izmantojot šo OAuth 2.0 standarta pieeju. Tad nākamais būtu, kas tad īsti mums ir realizēts šajā saskarnē. Tad, kas ir šie bloki, datu apmaiņas biznesa, tātad šie bloki, kas ir integrēti saskarnē. Tātad
Tas ir pilnvaru un deleģējumu, skatīšanās un veidošana. Tas ir bijis portāla paziņojumi, kurus jūs kā profesionāli saņemat daudz un dikti. Tos arī tad caur saskarni varēs apskatīt un izlasīt. Tad arī šie te būvniecības lietas e-pakalpojumi, jeb kā jūs viņus pazīstat kā portāla iesniegumi būvniecības lietās, kas ir tātad paši šie te ieceres iesniegumi, viņu veidošana, arī galvenie biznesi, tātad e-pakalpojumi ir projektēšanas nosacījumi, izpildes iesniegumi, būvni iesniegumi, bet tas arī ir tad citi iesniegumi, biežāk lietotie lielie, kas ir šobrīd pieejami portālā. Būvprojektēšanai attiecīgi tātad tas ir paša būvprojekta, šī te satura veidošana, labošana, tātad sadaļu definēšanas, atbildīgo speciālistu pievienošanas, praktikantu pievienošanas, lapu pievienošanas, viss, ko jūs šobrīd portālā darat ar būvprojektu, to caur saskarni arī varēs darīt. Un arī projekta pati saskaņošana ar tehnisko noteikumu izsniedzējiem, tas arī caur portālu, protams, būs iespējams veidot šos te iesniegumus caur saskarnes, atvainojos. Tā par būvdarbu gaitu arī tātad, kā jau es teicu, tie ir visu veidu būvdarbu žurnāli, ierakstu pildīšana un arī ar būvdarbiem saistītie iesniegumi un dokumentu pildīšana. Tāmies šeit aizmirsu pieminēt. Tāmes definēšana arī caur saskarni ir iespējami jau šobrīd. Un arī šo te būvizstrādājumu un būvmateriālu konfigurāciju, kas arī tātad ir būvdarbu žurnāla sastāvdaļa portālā. Šī funkcionalitāte arī tātad saskarnē ir integrēta tālāk. Jā, un protams, arī tātad saņemtie dokumenti, kas tātad ir no būvvaldēm, no kontrolēšām institūcijām, no pašiem šiem te tehnisko noteikumu izdevējiem, saņemtie dokumenti, tātad to apskatīšana un PDF formā lejupielādēšana caur saskarni arī iespējama. Tad ir ar oranžo krāsu atzīmētais e-paraksts. Pie šī mēs vēl strādājam, bet tātad e-paraksta integrācija arī notiek, un e-paraksta integrācija nozīmēs to, ka jūs varēsiet veikt šīs te parakstīšanas darbības caur saskarni, respektīvi tas, ko jūs šobrīd portālā dokumentiem uzliekat ar savu būvspeciālistu certifikātu vai saskaņošanas, šo te pogu saskaņot, kur nospiežat, kur sistēma uzliek sistēmas parakstu. Šīs darbības tā kā ir jābūt strikti identificētam, autorizētam lietotājam, ja personai galā, tad e-paraksta integrēšana mūsu saskarnes risinājumā šo nodrošinās, kamēr tas vēl nav integrēts šī brīža saskarnes variantā, tātad parakstīšana ir veicama portālā joprojām. Bet pie tā mēs šobrīd aktīvi strādājam, tātad tas e-paraksts tiks integrēts un šīs darbības būs pieejams arī caur saskarni. Tā. Tad nākamais ir, kā tad uzņēmumiem vai kādam būvspeciālistam, kurš arī orientējas programmēšanas jautājumos, kā tad viņam tikt pie mūsu jaunās saskarnes lietotāju, jo viņš grib mēģināt tātad šo saskarni iestrādāt savā ikdienas darba procesā, kas saistīts tātad ir ar šiem to būvniecības procesu visām. Tātad, kā jau es arī minēju dažus slaidus iepriekš, tad šī te lietotāja izveidošana ir atbilstoša šim OAuth 2.0 standartam. Un to, kā pa soļiem tātad šo lietotāju
pieprasīt, es parādīšu nākamajos slaidos, bet ar nelielu piebildi, ko es esmu šeit ielicis, testa vidē joprojām paliek aktuāla prasība par IP portu, jeb IP portu diapazonu atvēršanu. Tas ir attiecīgi, lai jūs saskaras savas puses izstrādes procesa laikā varētu testa vidē piekļūt. Tā ir noslēgta vide, tā nav publiska vide visiem pieejama, tad mēs kontrolējam šo IP piekļuvi. Tas ir vienīgais tāds administratīvais nosacījums, kas vēl ir palicis. Un atbilstoši tātad, ja runājam par dokumentāciju saskarnes, tā arī ir iegūstama caur BVKB, tātad atbildīgiem cilvēkiem, rakstot uz viņu e-pastu vai sazinoties ar viņiem tiešā veidā, jūs pie saskarnes dokumentācijas nonāksiet. Jā, tas, ko Iļļev arī sākumā pieminēja, un es arī pierakstīju šajā slaidā, ir tātad, lai būtu skaidrs, tātad, ka šīs saskarnes izmantošanai ir nepieciešams tātad programmētāja darbs, tātad jūsu pusē kādam tas būs jāizstrādā, jāintegrē, lai tātad jūsu sistēmas mācētu izmantot šos te datu apmaiņas pakalpņu izsaukumus, varētu izmantot un datus jums uz ekrāna atspoguļot, jo jūsu iekšējās sistēmās, tātad tas ir šis tātad saskarnes veiksmīga izmantošanai, tur tātad ir programmēšana un jūsu puses izstrāde nepieciešama. Mūsu puse ir sagādājusi iespēju, sagādājusi šīs te saskarnes iespēju izsaukt un nosūtīt un lasīt datus no BIS portāla caur saskarnēm. Tā, nākamais tātad par šo te pašapkalpošanās lietotāja izveidi. Šī ir tāda schēma, kuru tie, kas piedalījās darba grupās, jau ir redzējuši. Tātad vēlreiz sastāv šī te lietotāja izveidošana tā kā no 3 soļiem. Pirmais solis mums ir mūsu saucamais BIS API, tātad, es saskarni turpmāk saukšu par BIS API. Tātad šo te BIS API aplikācijas izveidošanu, to varētu uztvert kā aplikācijas klienta izveidošanu. Mēs tā izmantojam terminoloģiju aplikācija. Tātad ir neliels priekšdarbs, kur ir jāizdara portāla pusē, ir jāpieslēdzās atbilstošajā profilā, vai tas ir būvkomersants vai juridiska persona, vai jūsu fiziskās personas profils, no kuras tātad portāla datiem jūs vēlētos dot piekļuvi, kuras vārdā jūs vēlaties dot iespēju tātad darboties caur šo saskarni. Tātad šajā profilā ir jāpieslēdzās un jāsniedz atļauja. Es to parādīšu nākamajā slaidā, kā tas izskatās, bet tātad ir jādod šī atļauja manā vārdā. Es atļauju, ka manā vārdā kāds reģistrēs šo te BIS API klientu jeb aplikāciju. Tad, kad tas ir izdarīts, tad ir jau izmantojama pirmā mūsu API šī pakalpne, kas tātad ir klienta reģistrācija, kas principā tātad, kuru izsaucot jūs padodat informāciju ar vai no savu personas kodu, ja tas ir fiziskās personas profils, vai no ar UR numuru, ja tas tātad ir juridiskās personas profils, kas ir devis šo piekļuvi savā vārdā reģistrēt klientu. Un sistēma vienkārši, šis pirmais solis tātad ir sistēma pārbauda, vai jūs tiešām esat devuši atļauju, un ja viss ir kārtībā, tad mēs izsniedzam pretī jau kaut kādus atribūtus, pieslēgšanās parametrus, respektīvi noslēpumu, kā to sauc IT valodā, iedodam jums pretī, kur jūs tālāk jau varēsiet izmantot nākamajos soļos, bet, ja nav dota piekļūta, protams, kā nevar neko reģistrēt un ir saņemts atteikums. Šis solis primāri ir izstrādāts drošības nolūkos, lai nevarētu mums bez gala un bez malas uz dūlo sūtīt un veidot šos te klientus mūsu šajā te klientu reģistrā, API klientu reģistrā. Protams, joprojām tas būs iespējams, bet mēs vismaz tad redzēsim,
kuras personas vārdā tas tiek darīts, un nepieciešamības gadījumā varēsim kaut kādus pieņemt mērus bloķējošos vai audzinošos kāda kurā gadījumā. Tālāk. Tad otrais solis, kad ir veiksmīgi reģistrēts mūsu API šīs aplikācija, klients, tad ir tā saucamo šo te klienta lietojumu, jeb klienta reģistrāciju veidošana. Tātad otrais solis, tas principā nozīmē, ka jūs esat saņēmuši šo te pieslēgšanās slepeno informāciju noslēpumu, tad jūs varat caur pakalpni izsaukt mūsu speciāli sagatavotu BIS, tātad šo te autorizēšanās lodziņu, kur jūs caur Latvija LV, kā parasti BIS portālā autorizēties, jūs veicat identificējat sevi, autorizēties respektīvi, un tad jūs nonākat speciāli šim nolūkam sagatavotā lodziņā, kur es arī parādīšu nākamajos slaidos, un jau varat veikt kaut kādu šo te sava BIS API lietotāja pieejas iespēju uzstādīšanu, un to es parādīšu tālāk, ko es ar to arī domāju nākamajos slaidos, bet tātad šis otrais solis ir tātad jau jūs izveidojat savā ziņā tātad savu šo te API lietotāju. Un tad pēdējais, trešais solis, tas jau ir tīri tehnisks solis, tā kā lietojums ir veiksmīgi piereģistrēts un sistēma ir akceptējusi, ka viss ir kārtībā, tad jūs saņēmat tā savu IT saucamo kartonu atslēgu, jeb pagaidu talonu, kur jūs vienkārši atkal izmantojot citu pakalpi, jūs to iemainat jau pret standarta talonu un pret šo te sesijas atjaunošanas talonu, jeb kā to sauc refresh tokenu, kas ir nepieciešams, ja jūsu tam parastajam talonam ir beidzies derīguma termiņš. Derīguma termiņš, ja es nekļūdos, mums ir 2 stundas. Tātad sesijas ilgums 2 stundas, pēc tam viņš zaudē, ja nekādas darbības nav veiktas, viņš zaudē savu derīgumu, un tad izmantojot refresh tokenu būs jāpieprasa jauns. Tā ir standarta praksa, es domāju, tehniskie cilvēki, ja te kāds ir, kas to klausās, to saprat. Viņiem jau principā arī tas būtu jāsaprot, tiem, kas izstrādā šo saskarni, tātad integrēs to trešo pušu risinājumos. Labi, un tad vēlreiz par šiem soļiem jau, kā es iepriekš minēju, tātad par šiem soļiem vēlreiz, tātad pirmais solis, tātad šis pirmsreģistrācijas nosacījums, kā es stāstīju, ieejot BIS portālā savā profilā, tur jūs redzēsiet, tagad būs uzradies jauns mani dati informācijas bloks, kurš sauc atļauj reģistrēt BIS saskarnes aplikāciju, un attiecīgi, tātad, ja jūs nospiedīsiet pogu atļaut, tad ieliekās ķeksītis, un šajā brīdī tātad jūsu personai ir iespējams caur šo mūsu BIS API veidot API aplikāciju jeb API klientu. Tātad atsevišķi izcēlis esmu juridisko personu gadījumu, tātad šeit spēkā ir 2 nosacījumi, kad jūs šo pogu varēsiet nospiest uzņēmumu vārdā. Tas ir, respektīvi, viņi ir ar vai pa vidu, ja? Vai nu jūs esat tātad uzņēmumu reģistrā kā balstiesīgā persona norādīta, vai arī pārstāvi, tātad pārstāvs esat norādīts, vai arī BIS portālā jums ir deleģējums ar tiesības administrēt pārstāvis, kas mums tātad BISā šobrīd dod tiesības juridiskās personas vārdā tātad deleģēt darbiniekus. Tad ir pats pakalps izsaukums tīri informatīvi, kā tas izskatīsies, tātad savu endpoints, jeb šis galapunkts augšā redzamais, tātad uz kuru tiek padoti ar JSON-isko body parametri, respektīvi. Šeit ir piemēra informācija, bet tas ir svarīgi, atkal esmu izcēlis, atvainojos, ar oranžo krāsu, tad šeit ir šis personas kods, kas ir vai nu numurs, vai nu fiziskās personas gadījumā, tad fiziskās personas gadījumā personas kods.
Tālāk, tātad otrais solis, par kuru es arī nedaudz ieminējos, ir šis te jau pašā BIS lietojuma reģistrācija. Tātad tā arī ir atsevišķa pakalpe, kur ir jāizsauc interneta pārlūkā, kā šis te URIs ar konkrētiem parametriem, kas augšā ir redzams. Šeit tātad ir, kā jūs redzat, tas tāds informatīvi klienta IC. Šis ir slepenais tātad noslēpums, kuru jūs esat ieguvis pirmā soļa izpildē. Un tad pēc tā mēs jau zinām, uz kuru tātad šo te BIS API klientu tiek veidots konkrētais jau lietojums. Ko tas nozīmēs? Jums tiek piedāvāta iespēja tātad autorizēties caur jau šobrīd esošo portālu autorizēšanās iespējām, un atbilstoši tad jums tiek parādīts šāds lodziņš, kurā jūs tātad redzat, uz kuru klientu šis lietojums tiek veidots, uz kuru aplikācijas klientu atzīmēt. Tātad aplikācijas klients, un šeit jums ir iespēja uzlikt tātad filtru aplikācijai. Tātad ir, es atvainojos, šim saskarnes lietotāji jūs var ierobežot, un mēs ar šo ierobežošanu esam sadalījuši 3 tādās biznesa blokos. Tātad, kā jūs redzat, tātad ir būvniecības lietas dokumenti, ir pirmais bloks, ir būvprojektēšana, ja būvprojekts ir otrais bloks, un trešais tātad ir būvdarbu žurnāls, un tiesības savukārt mēs esam sadalījuši 2 līmeņos. Jūs varat vai nu iedot tikai iespēju skatīt caur saskarni datus konkrētajos blokos, vai arī iedot pilnu piekļuvi, kas ir gan skatīt, gan labot, gan pievienot, gan dzēst datus savā tātad vārdā. Ja ir nepieciešams, iespējams izmantot arī ir būvniecības lietu filtru, kurš tātad līdzīgi kā jūs šobrīd veidojot pilnvaras vai deleģējums BIS portālā, jums šeit tiek piedāvāts jūsu tātad profilam saistošo lietu saraksts, kur jūs varat saklikšķināt izvēlētās lietas, tādā veidā, teiksim, ļaujot ar konkrēto BIS API šo te lietojumu strādāt tikai ar konkrētām lietām, vai arī tikai skatīt, vai arī tikai vispār piekļūt tikai, nezinu, būvprojektu datiem tikai un vienīgi. Tātad, jā, tā arī piezīme. Tātad šis pirmā solī izveidotais klients jeb aplikācija, viņam ir dzīves cikls, bet viņš, kamēr viņam nav piesaistīts nevis šis te jau lietojums, viņam ir mūža ilgums uzturēts 72 stundas, ja 72 stundu laikā neviens tātad uz šo klientu neizveido savu jau profila reģistrāciju, tad mums sistēma automātiski viņu noslēdz, un tad ir jāveic reģistrācija atkal no pirmā soļa, sākot no jauna. Bet 72 stundas ir 3 diennaktis. Es domāju, ka arī piekdienas vakarā vai sestdienas rītā, ja kāds uzsāk procesu, tas nozīmē, ka vēl pirmdien arī, ja neskaita kaut kādus valsts svētku gadījumus, bet pirmdienā arī vēl būs laiks iereģistrēties un izveidot lietojumu. Tā, tas ir par otro soli. Un pats tātad trešais solis ir tīri tehniskais, tas bija tātad, tas jau ir tātad šis te pirmā un otrā soļa laikā iegūto parametru kombinācijas nodošanu uz atskatot konkrētu pakalpi tehnisko jau uz tokena, respektīvi uz talonu pakalpi jau tiek iemainīts šī te kartona pagaida atslēga uz standarta sesijas talonu un uz atjaunošanas talonu. Tātad, šī ir tehniskā informācija arī tehniskiem cilvēkiem. Kas vēl, ko es gribēju pieminēt, ka šos te, tātad, ja jūs savā profilā esat atļāvis, uzņēmumu profilā esat atļāvis veidot šos te APIs lietojumus, tad viņi var būt vairāki uz jūsu profilu. Ja skaits nav ierobežots, kombinācijas dažādas, vai jūs saviem apakšniekam veidojat katram savu, tas tātad ir
tīri no jūsu tās izfunkcionētās pieejas, vai jūs savam darbiniekam katram veidojat savu, vai jums būs tikai viens lietojums, bet jebkurā gadījumā tas ir tātad atkarīgs no jūsu izvēlētā, jūsu biznesam, jūsuprāt, piemērotākā scenārija, bet tātad, ja jebkurā gadījumā neatkarīgi no šī te apjoma, viss tātad portālā arī šī te, teiksim, uzņēmuma vai fiziskās personas profilā, ja tas ir uz fizisko personu reģistrēta informācija, ja tātad tas ir uzņēmumam reģistrēts šis te API lietojumi, tad viņu neliela tā kā iespēja tātad viņus administrēt arī ir izveidota, ka jūs tātad ieejot visu portālā, manas informācijas sadaļā ir jauna sadaļa, viss saskaņas uzstādījumi, kurā tātad ir šie visi uz manu tātad API, uz API klientu manu sareģistrētie lietojumi. Es varu redzēt, kurš tur ko ir saveidojis, kādas tiesības viņam ir piešķirtas un nepieciešamības gadījumā arī caur šo formu viņus var deaktivizēt, jeb apturēt piekļuvi caur manu API klientu bez datiem manā vārdā. Nu, lūk, tas ir tāds lielais ievads tam visam procesam, kurš sāksies jau tuvāko mēnešu laikā. Protams, sāksies izstrāde no sākuma, bet, manam stāstījumam ir pienācis gals. Tālāk, tad mums ir jautājumu un atbilžu laiks. Lūgums tātad ir aizpildīt anketu, kā parasti tas tiek darīts mūsu, tā es atvainojos, aizlēcu uz priekšu, mūsu šajos te webināros. Nu, lūk, tad, tagad ir iespēja uzdot jautājumus vai nu rakstiski čatā, vai nu. Tā es gribēju jums vienkārši iekopēšu jums aptaujas anketas, tātad izsaiti terzēšanas logā. Tātad paldies vēlreiz par uzmanību. Ja ir jautājumi, lūdzu, ceļam roku, rakstam čatā, es mēģināšu atbildēt. Kamēr Uldis kopē saiti uz anketu, vēlējos paust informāciju par to, ka API šīs te dokumentācija ir pieejama, tātad sūtot pieprasījumu uz e-pastu agnese.goba@bvk.gov.lv, un es viņu arī ielikšu šī te webināra čatiņā, tāpat, ja ir interesi par dokumentāciju, tad... Un atbildi visdrīzāk šo dokumentāciju būs iespējams saņemt pirmdien, otrdien, tad nākamās nedēļas sākumā. Okay. Tā, paldies. Tā, es redzu, ka ir Vitālijas uzdevusi jautājumu, jau vai būs pieejams būvatļauju, būvkomersantu un būvspeciālistu reģistri caur API. Paldies, laikam atbildēšu uz šo jautājumu. Jā. Šobrīd viss tā informācija ir pieejama ārkārtas datu portāla, un pagaidām mēs neplānojam to datu nodošanas veidu arī mainīt, bet viss var mainīties arī Vrā no savas puses attīst savu pārziņā esošas informācijas sistēmas. Varbūt ar laiku mēs varēsim pārīt no atvērta datu portāla uz kādu citu rīku, no kurās būtu iespējams mašīnu lasāmā formātā paņemt šos datus, bet pagaidām visi tie dati ir pieejami no mašīnu lasāmā formātā un paņēmami no atvērta datu portāla. Paldies! Lūdzu, vai ir vēl kādi jautājumi? Labdien! Labdien! Vai es pareizi sapratu, ka jūs pateicat, ka vēl API būs vēl izstrādāta? Šobrīd vēl nav pieejama. Es pareizi dzirdēju?
API šobrīd jau ir izstrādāta. Tas, kas vēl tiek darīts, tātad, kā es pieminēju, e-paraksts vēl nav šajā API-jā iestrādāts, kā arī atsevišķi funkcionālie kaut kādi, sauksim tos pa caurumiem, kas ir palikuši, bet tos mēs lāpam ciet. Pats API jau ir izstrādāts, viņš ir pieejams un ir jau pirmie tātad jau lietotāji, kuri mēģina jau integrēties, arī jau ir. Ok, paldies par atbildību. Lūdzu. Attiecībā uz pulku mēs tas ir Ints atbild Vitālijam. Bija vēl kāds jautājums? Nav jautājumu vairs. Jautājumi parādīs, Uldi, tad, kad cilvēki faktiski sāks slēgties klāt, jā. Jā, respektīvi, čatņa ir arī Liene, kā jau minēja, ir ielikusi Agneses Gobes e-pasta adresi, uz kuru tad pieprasījumi var saņemt arī tehnisko dokumentāciju. Un no mūsu puses mēs noteikti, protams, nodrošināsim arī tehnisko atbalstu, varēsim atbildēt uz izstrādātāju jautājumiem, ja tādi radīsies, izskatot tehnisko dokumentāciju. Tad laikam uz šodienu ir viss. Paldies par... Jautājumu nav. Tad paldies par uzmanību. Tad saskanes lietotāju gribētājus gaidīsim. Uz jautājumiem atbildam, neslēpjamies, tā kā Es atvainojos, ka vēl viens jautājums parādījās. Ir tomēr bija. Kad varēs uzsākt veidot API un cik ilgs būs pārejas laiks? Par pārejas laiku es teikšu tā, nav pārejas laika. Ja jūs sapratāt, ka mēs BIS portālu slēgsim ciet, tad tāds nebija mans stāstījuma mērķis. Es vairākas reizes izmantoju vārdu tātad, ja ir vēlme aizstāt darbu ar BIS portālu un strādāt tikai savās sistēmās, tad ir šis APIs izmantojums un tātad attiecīgi, cik ilgs būs pārējais laiks, tas jau ir jūsu iekšējais, jūsu IT departamentu un jūsu vadības savstarpēji nosakāmais un atbildāmais. Respektīvi, tas nav no mums atkarīgs, cik ilgi jūs API integrēsiet savās sistēmās. Un veidot jau var sākt tūlīt pat. Kā Uldis jau minēja, mums vairāk komersanti jau šobrīd paralēli slēdzās klāt un tā kā testē šo risinājumu. Tā, laikam es vairs jautājumu neredzu, tāpēc vēlreiz visiem paldies par uzmanību. Paldies, Uldi. Un tad tiekāmies online. Gribu atgādināt, ka nākamās apmācības par ekspertu darba vietu mums notiks šonedēļ piekdiena. Tā kā, ja ir interese, varat droši pieslēgties un noskatīties. Paldies un visu labu! Paldies, uz redzēšanos, sadzirdēšanos! Paldies, visu labu!